Sveicināti visi Zaļās jostas webinārā. Šodien, tādā jaukā, sniegainā, sniegotā dienā, esam uzsākuši šo te webināru, un mani sauc Mārtiņš Eglīte. Es esmu uzņēmuma Zaļā josta tirdzniecības vadītājs. Un tā ir sagadījies, ka es būšu tas cilvēks, kas šodien viņu gan vadīs, gan arī iepazīstinās jūs ar dažiem jaunumiem no uzņēmuma Zaļās jostas puse, kā arī tālāk uzdos jautājumus mūsu citiem viesiem saistībā ar visiem jautājumiem par iepakojumu, vidē kaitīgām precēm, elektrotehniku, pārstrādājumu, nepārstrādājumu iepakojumu, tekstilu izstrādājumiem un visu, kas šobrīd ir aktuāls, kā arī ar katru nākamo dienu kļūs vēl aktuālāks. No sākuma vēlreiz iziesim cauri sarakstam, kas tad šodien būs un ko mēs piedāvāsim. Kā jau minēju, es būšu tas cilvēks, kurš sāks šo te webināru, Mārtiņš Eglīte, un es pastāstīšu par uzņēmuma Zaļā josta jaunumiem divās pozīcijās. Viens ir saistībā ar tekstilu izstrādājumu apsaimniekošanu, kā arī otra lieta. Mazlietiņ atgādināšu, kā arī vēlreiz pēc tam pastāstīšu par jaunumiem, kas plānojas visās esošajās atskaišu sistēmās. Turpinājumā jums sniegs īsāku un skaidrāku šo te informāciju Anita Zakarāne Eglīte, kas ir par atkārtoti lietojamā iepakojuma uzskaiti, kas ir šobrīd no nākamā gada tāds jauns un svarīgs moments, ko sīkāk visu uzzināsim. Pēc tam jums uzstāsies Rudīte Vesere, kas ir viens no galvenajiem cilvēkiem šobrīd saistībā ar visiem jauniem likumiem, izmaiņām ministru kabineta noteikumos, dabas resursu nodokļos. Un kā pēdējais mums šodien būs Sandra Muižniece Brasava, kas pastāstīs par vienu tādu ļoti svarīgu jautājumu un paskaidros, kas tad ir pārstrādājumā un nepārstrādājumā plasmasa sīkāk visu šo informāciju, lai mēģinātu atbildēt uzreiz uz visiem jūsu jautājumiem jau šobrīd online. Atgādināšu, ka arī, kamēr notiek šis mūsējais webinārs, jūs varat sūtīt savus jautājumus, mēģināsim daļu atbildēt katrs lektors pēc savējās uzstāšanās. Paralēli, kamēr notiek šis webinārs, arī cilvēki mēģinās šo jautājumus jau online jums atbildēt, cik vien iespējams, jo pieļaujam, ka viņi būs daudz. Arī iepriekš mums jau ir iesūtīti vairāki jautājumi par daudz un dažādām tēmām. Tā kā jebkurā gadījumā pēc katras uzstāšanās, katrs lektors šos te jautājumus mēģinās jums atbildēt tā, lai maksimāli viss būtu izdarīts. Un, protams, viss, kas līdz beigām, teiksim, tā netiks atbildēts, to mēs pēc tam individuāli ar katru uzņēmumu, katru cilvēku sazināsimies un jau tad tālāk tiksim skaidrībā un atbildēsim uz visiem šiem jautājumiem. Nu ko, kā jau minēju, es būšu tas cilvēks, kas sāks šodienas webināru un pastāstīšu jums par aktualitātēm tekstila iepakojuma, vidē kaitīgo preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas jomā. Pirmā un galvenā lieta, ko arī mēs kā uzņēmums Zaļā josta visu šo gadu jau esam sākuši attīstīt, darboties, ir šīs ražotāju atbildības sistēma tekstilu izstrādājumu apsaimniekošanā, kas ir galvenā lieta, kas ir galvenais jaunums šī gadā un būs nākamajā gadā, ar ko saskarsimies mēs un visi uzņēmumi Latvijā, kam šis jautājums ir aktuāls. Un tieši pagājušajā nedēļā ir iepriekšējā nedēļā Saeimā pirmajā lasījumā pieņemtas izmaiņas dabas resursu nodokļu likumā, kas tādējādi apstiprina šīs izmaiņas par to, un tajās ir iekļauts tas, ka grozījumi stāsies spēkā, un tādējādi par tekstilu izstrādājumiem viņi tiks aplikti ar dabas resursu nodokli, sākot ar nākamā gada, tātad 24. gada 1. jūliju. Ko tas viss nozīmēs? Šīs tekstila izstrādājumi var būt daudz un dažādi, bet šajās izmaiņās, kas ir definētas dabas resursu nodokļa likumā, ir minēts, ka tekstila izstrādājums ir apģērbs, mājas tekstils,
kā arī apģērbu aksesuāri, somas un apavi. Līdz ar ko cita veida tekstila izstrādājumi, preces, kas sastāv no tekstila, šī dabas resursu nodokļu kategorijā iekļauti netiks. Šobrīd precīzāk, protams, par to visu pastāstīt vēl nevaram, jo pats likums tikai tagad pirmajā lasījumā ir pieņemts un vēl, protams, jāgaida visi ministru kabineta noteikumi, kas būs ar šo saistīti, bet galvenā šī definīcija ir, kā jūs redzat, ka tas ir apģērbs, mājas tekstils, kā arī apģērba aksesuāri, somas un apāvi. Un šis dabas resursu nodokļu maksātājs ir tieši tāpatās sistēma, kā tas ir iepakojumam, vidē kaitīgām precēm, elektrotehnikai, kad persona, kura pirmā Latvijas valsts teritorijā realizē vai izmanto savai saimnieciskai darbībai. Respektīvi, ja jūs, kā juridiska persona, kā uzņēmums Latvijā ievedat tekstilu izstrādājumus, realizējat savos veikalos, vai arī iepērkat darba apģērbu, piemēram, ražotnēs, jūs esat tie, kas ir atbildīgi par šo tekstilu izstrādājumu un kam ir jāmaksā dabas resursu nodoklis. Uzņēmums Zaļā josta jau visu šo gadu darbojās pie tekstilu izstrādājumu ražotāju atbildības sistēmas. Precīzi, protams, mēs vēl arī nezinām, jo, kā jau minēju, attiecīgie ministru kabineta noteikumi vēl nav sagatavoti un būs plānojās tikai uz nākamo gadu, bet mēs veicam daudz dažādus darbus, lai mūsu šo te ražotāju atbildības sistēmu saistībā ar tekstilu izstrādājumiem mēs varētu pieteikt ministrijā, kā arī viņa tiktu atbalstīta maksimāli ātri, lai jau sākot ar šo 1. jūliju, nākamā gada, 2024. gada 1. jūliju, visi uzņēmumi, kam tas būs nepieciešams, varētu saņemt atbrīvojumu no šiem tekstilu izstrādājumiem, no dabas resursu nodokļa par tekstilu izstrādājumiem. Tādējādi, lai mēs, kā Zaļā josta, varētu uzreiz, sākot ar 1. dienu, jau sākt veikt apsaimniekošanu. Tā ir tā galvenā lieta, un šīs ražotāja atbildības darbības princips ir faktiski tāds pats. Šobrīd izskatās, ka būs tieši tāds pats, kā tas ir saistībā ar iepakojumu, vidē kaitīgām precēm un elektroierīcēm. Respektīvi, kad mēs, Zaļā josta kā uzņēmums, citu uzņēmumu vārdā varēsim veikt šo tekstilu izstrādājumu visu apsaimniekošanas ciklu, kas sevī, protams, ietver savākšanu, tālāk šo te pārstrādi un reģenerāciju. Par tekstilu izstrādājumiem interesants jautājums būs, vai atkārtot lietošana arī skaitīsies šī apsaimniekošanas sadaļā vai nē, bet faktiski šis te cikls būtu jāveido tāds pats, kā viņš ir bijis un kā ir šobrīd jau spēkā esošajām iepakojuma vidē kaitīgo preču un elektrotehnikas ražotāju atbildības sistēmām. Lai varētu nodrošināt šīs ražotāju atbildības sistēmas labāku darbību, lai mēs zinātu, kas būtu nepieciešams, kā būtu nepieciešams darīt, šobrīd jau šogad, jau sākot no pavasara, mēs regulāri sazinamies ar mūsu klientiem, ar uzņēmumiem, kam šis jautājums tieši par tekstilu izstrādājumiem varētu būt aktuāls. Mēs uzklausam cilvēku jautājumus, problēmas, kādas uzreiz cilvēki saskata šī jautājumā par tekstilu izstrādājumu, par šo jauno dabas resursu nodokli. Jautājums par uzskaiti, jo uzskaitas veikšana, tas ir skaidrs, ka tā būs viena lieta, kas jāveic, līdz ar to uzņēmumiem rodās jautājumi, kā šo uzskaiti veikt vai kā tas tiks darīts. Svarīgs jautājums arī tekstilu izstrādājumā būs kategorijas. Kategorijas, kā jau mēs redzējām, šobrīd dabas resursu nodokļa likuma projektā ir minētas šie apģērbi, apavi un mājas tekstils, vai tā būs, to mēs vēl redzēsim. Bet jebkurā gadījumā visi ieteikumi, vēlmes, iespējas, mēs par to šobrīd, kā Zaļā josta, runājam ar klientiem. Klienti zvana, runā ar mums, mēs visu to piefiksējam un apkopojam šos datus, lai
teiksim tā, kad šis te viss sāktos no nākamā gada vidus, visi jautājumi jau būtu atbildēti, viss būtu zināms, un tas varētu aiziet bez jau kādām problēmām un apgrūtinājumiem. Un sadarbībā ar tekstilu izstrādājumu apsaimniekošanu mēs esam uzsākuši un sadarbojamies jau labu laiku ar uzņēmumu Cleaner. Kā mēs visi zinām, uzņēmums Cleaner ir viens faktiski lielākais Latvijas uzņēmums saistībā ar atkritumu šķiroto un nešķiroto savākšanu. Un tieši saistībā ar tekstilu izstrādājumiem visu šo gadu attīstamies, teiksim tā, uzņēmums Cleaner attīstās, un mēs sadarbojamies saistībā ar jau konteineru uzstādīšanu pa visu Latvijas teritoriju. Uz doto mirkli ir uzstādīts 134 tekstilu konteineri no uzņēmuma Cleaner puses. Tas viss attīstās un plānojās šobrīd līdz gada beigām sasniegt jau 200 konteineru robežu. Tādējādi, lai uz nākamo gadu, kad šo 1. jūliju, kad jāsāk veikt apsaimniekošana, visi tekstili izstrādājumi jau būtu visā Latvijā iespējams viņus nodot, lai cilvēki jau būtu pieraduši pie šādas iespējas un šī savākšana tiktu veikta atsevišķi, šķirojot viņus un atšķirojot no sadzīves atkritumiem. Šobrīd uz šī mirkļa datiem skatoties, Latvijā 23. gadā no uzņēmuma Cleaner puses jau savāktas ir 455 tonnas tekstila. Atsevišķi, kas ir liels skaitlis un, kā jau minēju, tas viss attīstās un tikai palielināsies un palielināsies. Un tā kā ar klientiem, potenciāliem klientiem, esošiem klientiem sazinamies par šo jautājumu par tekstilu izstrādājumiem un rodās daudziem jautājums arī par tekstilu izstrādājumu nolietoto tekstilu izstrādājumu savākšanu. Ar Cleaner uzņēmumu esam arī tā kā vienojušies, kad katram klientam, kuram ir nepieciešams veikt šo tekstilu izstrādājumu nolietoto savākšanu, mēs meklējam atbilstošus variantus, kā tas būtu ērtāk, kur, cik bieži, kāda veida konteineri. Respektīvi, katrs jautājums tiek izrunāts un atsevišķi piemeklēts labākais variants, tā lai šis pakalpojums būtu maksimāli ērtāks un labāks. Nu, lūk, tas bija īsumā par jauno un galveno tēmu nākamā gada, kas ir tekstilu izstrādājumu apsaimniekošana. Un tagad vēl dažos vārdos arī pastāstīšu par Sijā zaļā josta aktualitātēm atskaitēs. Un faktiski, teiksim tā, pastāstīšu, kas jau šogad ir sācies, pieminēšu lietu, kas būs no nākamā gada. Teiksim, atgādināsim vienkārši, kāda tad šī te atskaišu sistēma ir mainījusies 23. gadā. Viena svarīga lieta ir šie te iepakojuma maisiņi, plastmasas iepirkuma maisiņi, par ko uzņēmumi mums atskaitās. Kā jūs zināt, no šī gada tad ir šīs te divas kategorijas, kur maisiņu biezums nesasniedz 50 mikronus, un otra kategorija no 50 mikroniem un vairāk. Kategorija par maisiņiem, plastmasas iepirkuma maisiņiem, kur nesasniedz 50 mikronus, ir mazliet specifiskāka, jo atskaitēs mums jānorāda ir ne tikai kopējais svars, bet atsevišķi jānodala visas esošās maisiņu kategorijas un, teiksim, daudzums, dažādība. Respektīvi, ja jūsu uzņēmums veikalā, piemēram, piedāvā vairāk veida maisiņus, kur ielikt pārtiku, ko pārdot pie kasēm, un viņi ir līdz šiem 50 mikroniem, jums atsevišķi jānorāda, ka jums ir viens skaits ar pārtiks plastmasas maisiņiem, kuru biezums ir, pieņemsim, 20, cits skaits, kā šeit rādīts, piemērā biezumu 4 mikroni, vai arī vēl citi, kuriem ir 38. Un šīs atskaitēs ne tikai jānorāda ir attiecīgais daudzums, bet tad kopējā katra veida masa, kā arī skaits. Pārējo, respektīvi šo viena gabala svaru, sistēma aprēķina pati, bet
galvenais ir tas, ka šie maisiņi, kuriem ir biezums līdz 50 mikroniem, tiek atsevišķi uzskaitīti pa kategorijām, bet tie, kam ir virs 50 mikroniem, tur vienkārši ir jānorāda kopējais svars. Saistībā ar iepakojuma atskaitēm arī noteikti esat pamanījuši, ka no šī gada ir jauna sadaļa kompozīta iepakojums, kas arī sadalās divās kategorijās. Viens ir dzērienu vienreiz lietojams kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem, un otra kategorija ir kompozīta iepakojums izņemot dzērienu kompozīta iepakojumu. Ļoti sarežģīti nosaukumi un vārdi, bet tā īsumā un vienkārši pasakot, šis te kompozīta iepakojums, kas ir dzēriena, tās ir, pieņemsim, kā paraugs parastās tetrapakas, savukārt kompozīta iepakojums izņemot dzērienu kompozītus, izņemot dzērienu kompozīta iepakojumu, tie varētu būt kā, piemēram, čipšu pakas. Jo šie iepakojuma materiāli, viņi sastāv no vairākiem materiāliem. Tāpat tetrapaka tur iekšā ir gan kartons, gan plastmasa, gan arī alumīnija folija, teiksim. Jautājums ir, protams, kā kurā pakā viņš ir kādās proporcijās, un tad šis te attiecīgais apjoms ir jānorāda atsevišķi katrā no kategorijām. Respektīvi, ja, piemēram, šī te paka sver 1 kilogramu, pieņemsim, 80% ir kartons, 10% plasmas, 10 folijas, tad tā arī jānorāda, kad šie 800 grami ir kartons, 100 gramu folija un 100 ir plastmasa. Tāpat tās arī otram iepakojuma veidam, kas ir šie kompozīti iepakojumi, izņemot dzērienu kompozītus, arī čipšu pakās un cita veida šādos kompozīti iepakojumos materiāls svars attiecīgi jānorāda proporcionāli, kā viņš ir attiecībā pret kopējo svaru. Vēl daži citi iepakojuma materiāla veidi, kas no šī gada jau ir parādījušies, un atgādinam vienkārši, lai vēlreiz varbūt pievērst uzmanību, ir pirmām kārtām tas, kad iepriekšējā kategorija metāls šobrīd ir sadalījusies divās kategorijās melnais metāls un alumīnijs. Savukārt, vēl viena specifiska kategorija, kas nākus klāt, ir dzērienu vienreiz lietojams plastmasu saturošs iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem. Šī kategorija ir pēc nosaukuma arī ļoti sarežģīta, kaut gan realitātē tās ir parastās PET materiāla grupas. Jautājums vienkārši ir, kas tad varētu ietilpt šī kategorijā, jo, kā mēs zinām, jau kādu laiku visi dzērieni iepakojumi, šīs PET pudeles, viņas tiek iekļauts depozīta apsaimniekošanas sistēmā, kas ir tātad, ko dara un apsaimnieko un uzņemās šo atbildību cits uzņēmums, bet šie dzērieni, kas attiecīgi šī kategorijā iekļaujās tie dzērieni, kas nav šī depozīta apsaimniekošanas sistēmā. Piemēram, tas ir piena produkts, dzeramais jogurts, arī cita veida dzērieni, kas tātad ir plastmasas pudelēs, bet nav depozīta apsaimniekošanas sistēmā. Sīkāk šis te viss ir minēts, kas tad īsti skaitās dzēriens un kas nav dzēriens, uz ko faktiski atsaucās šis te nosaukums dzērienu vienreiz lietojamais plasmasas iepakojums. Tas ir minēts Eiropas direktīvā numur 219/904, bet, protams, pat sīkāk par to droši jūs varat zvanīt un vaicāt mums, zvanot uz mūsu tiešiem tālruņiem. Tātad vēl viena atskaita, ko es jums pastāstīšu, kas šobrīd ar ko ir nepieciešams iepazīties, ir atskaite par atkārtot lietojamo iepakojumu. Šobrīd mūsu ik ceturkšņa atskaitēs šāda atskaita nav iekļauta, bet tas sāksies ar nākamo gadu. Savukārt par 2023. Gadu mūsu klientiem būs jāiesniedz šāda veida atskaite kopsumā par visu gadu. Un tas arī ir jautājums, kas ir diezgan sarežģīts, bet par to tad jums pastāstīs vairāk
mūsu šodienas vēl viens lektors, Anita Zakarāna Eglīte, kas arī būs nākamā, kas jums stāstīs tieši par to, kas tad ir šie te atkārtot lietojumie iepakojumi, kā viņi jāuzskaita, kā jānorāda, un sīkāk atbildēs arī uz jautājumiem, kas jums par to radīsies. Saistībā ar vidē kaitīgo preču atskaitēm faktiski vienīgās izmaiņas, kas ir notikušās, ir bateriju kategorijās. Ja pagājušo gadu bija 4 kategorijas, šogad viņas ir 5. Iepriekšējā gadā šis te dzels niķeļa akumulātori tika skaitīti zem citi elektriskie akumulātori, tagad viņi atkal ir atsevišķi kā kategorija, plus vēl arī ir parādījusies jauna kategorija, kas ir elektriskie akumulātori fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzglabāšanai. Tā kā fotoelementu paneļi un šie te saražotās strāvas un ir jauns un ļoti izplatīts produkts šobrīd Latvijā, teiksim tā. Līdz ar to arī no valsts puses tiek prasīts atsevišķi uzskaitīt ne tikai šos te paneļus pašus, bet arī elektriskos akumulātorus, kur tiek saražota strāva uzglabāta. Un līdz ar to arī elektrotehnikas atskaitēs noteikti esat pamanījuši, kad iepriekš šī 4. kategorija, kas ir liela izmēra iekārtas, kur visi ārējie izmēri ir uz 50 centimetriem, no viena ir sadalījusies 2 pozīcijās, kas tagad ir tās pašas liela izmēra iekārtas un atsevišķi fotoelementu paneļi un invertori. Uzņēmumi, kas ar to nodarbojās, jau zina, kad viņi ir jānorāda atsevišķi tieši pa šī vienā kategorijā, lai tālāk tad šo informāciju varētu sniegt valsts iestādēm, kā arī attiecīgi veikt šo te apsaimniekošanu. Nu, lūk, īsumā tas arī būtu viss no manas puses par šīs dienas aktualitātēm saistībā ar atskaitēm un mazliet arī par tekstilu un ražotāju atbildības sistēmas no zaļās jostas puses šo te tekstilu apsaimniekošanu. Šīs te uzrunas laikā un arī pirms tam, protams, ir atnākuši jau jautājumi, uz kuriem arī es atbildēšu dažiem, kamēr laiks vēl to atļauj. Nu, lūk, viens no jautājumiem būtu, vai plastmasas iepakojums, kanniņas tieši, kurā atved šķidrumu, ir ar dabas resursu nodokli apliekams objekts. Jā, šāda plastmasas kanniņa, kurā ir iekšā šķidrums, faktiski visi veidi šie šķidrumi, ja viņu uzņēmums atved no ārvalstīm un ir pirmais, kurš realizē Latvijas valsts teritorijā, vai arī izmanto savai saimnieciskajai darbībai, viņas apliekās ar šo te dabas resursu nodokli par iepakojumu. Šī ir gan plastmasa, gan arī etiķeti var aplikties nodokli. Parasti šīs te kanniņas tiek vestas iepakojumos pa 10, kas ir aptīts ar lielu plēvi, un tad jau tālāk var būt arī uz paletēm. Šīs visas pozīcijas ir iepakojums, par ko jāmaksā dabas resursu nodoklis, un jāveic atskaite maksājušo nodokli, vai arī, protams, jāslēdz līgums ar zaļo jostu, kur jau tad tālāk zaļā josta uzņēmuma vārdā veic iepakojuma apsaimniekošanu. Vēl viens jautājums ir saistībā ar elektroiekārtām. Tātad, ja uzņēmums nomā elektroiekārtas no Eiropas Savienības dalību valsts, vai par to ir jāmaksā dabas resursu nodoklis kā par elektroiekārtām? Šis ir tāds interesants gadījums, jo, ja uzņēmums šīs te preces, šo elektroierīci, pieņemsim dators, nav pats iegādājies, bet tādā pašā Lietuvā vai Polijā izīrējis darba vajadzībām, pieņemsim uz 2 gadiem. Jaunus šos te dators ievedis šeit Latvijā, izmanto un pēc tam vedīs atpakaļ. Tādā gadījumā šis nodoklis jāmaksā nav, taču ir jābūt, protams, dokumentāri pamatotam, jābūt pierādāmam tam, kad uzņēmums, no kura jūs šīs elektroierīces esat iznomājis, ir
arī tas citā valstī, kurš pieņems atpakaļ viņas pēc šiem 2 gadiem un ka viņas nepaliks Latvijas valsts teritorijā. Līdz ar ko tādā gadījumā, ja šie visi dokumenti jums ir, jūs varat dabas resursu nodokli par elektroierīcēm tieši šīm arī nemaksāt. Un jā, jautājums arī, es skatos par saules paneļiem, vai grāmatvedībā jāveic īpaša uzskaite par uzstādītajiem saules paneļiem? Jā, tā tas ir gadījumā, ja jums ir jāmaksā dabas resursu nodoklis par šiem paneļiem. Jo, ja jums kā uzņēmumam, kā privātpersonai, tā kā jautāts grāmatvedība, attiecīgi tas varētu būt kā uzņēmumam, ja jums ir uzstādīti šie saules paneļi, jautājums, kur jūs viņus esat iegādājušies. Ja jūs esat iegādājušies Latvijā šos fotoelementu paneļus un invertoru, jums jāuzskaita viņi nav. Tas ir, to jau dara šis uzņēmums, kurš ir pirmais realizējis. Taču gadījumā, ja jūs esat tie, kas iegādājās ārvalstīs un atvedat šeit, lai varētu uz savas ražotnes vai office jumtu uzlikt saules paneļus, jums ir atsevišķi viņi jāuzskaita svars un jāmaksā šis dabas resursu nodoklis par elektrotehniku, vai arī, protams, ja jums ir savstarpējais līgums ar uzņēmumu Zaļā josta, jūs varat uzrādīt atskaitēs mums, un tādējādi mēs tālāk veicam šo apsaimniekošanu. Jā, lūk, pateikšu vispirms paldies par uzmanību, jo biju pirmais, kas arī veic uzstāšanos, un tālāk es turpināšu kā vadītājs, lai jau pieteiktu mūsu nākamo cilvēku, kas uzstāsies.